redzēs, kā viņi uzvadīsies. Davai, balvojiet. Klausi mani, lūdzu. Brauksim mājā, Bella? Tikai negrauz man salonu, labi? Davai, braucam. Padzirties vajag, Bella, ko? Ūdentiņu vajag, ko? Kurš te gulēja man pusceļu, kurš? Pirmā diena ar jauno suni. Bella! Au, au! Tad aizbraukšu uz Siguldu, no Lielvārdas ar čomu nopirkt riepas. Aizbraukšu ar kabri līdz Rīgai un pēc tam ar busu. Cerams, ka viņus visus salikšu noaidzēt, it kā izņemu Zapasku ārā, 2 aizmugurē var ielikt un 2 aizmugurē salonā. 215 uz 40. Riepas mēs tajā dienā tā arī nelibojām, aizbraucām līdz tai vietai, izrādījās, ka tas autoservis no privātais un paprasīja vairāk cenu nekā bija sarunāts, kad es pa telefonu zvanīju. Kad mēs jau braucām no turienes prom, sapratu, ka man no telefona un pēdējā vieta, kur es biju, tas bija LV veikals. Mēs ātri aizbraucām atpakaļ uz turieni, paprasīja to, kāds nāca uz telefonu un bija pie apsarga un es viņu atguvu. Bet tā pusstundā man bija riktīgi stresēni, jo es domāju, ka telefonu es neatgūšu. Pēc tam aizbraucu atpakaļ uz Rīgu un nākamajā dienā aizbraucu uz Teikas riepām, nopirku 4 riepas un turpat arī viņas uzmontējām. Pēc mana video, kur es atrādīju savu kabrioletu, man atrakst viens puisis un ieteica apstrādāt ādu salonā, beņķiem maliņas ar ādas atjaunotāju. Es viņu nopirku un diezgan mazā aizgāja, mazākā pusburciņa, lai apstrādātu visus beņķus. Man tikai palika šofera beņķis, ko apstrādāt.
Vēl braucot uz Rīgu, kamēr es gaidu draugu no koncerta mājās, mēs ar vienu draugu satikāmies un pabraukām, aizbraucām līdz Salaspilī uz to memoriālu. Un tur man iztecēja ūdens no radiatoru. Es biju acīm redzot slikti atgaisojis sistēmu visu. Un tāpēc arī bija spiediens pārāk liels un beigās iztecēja radiators. Domājam aizbraukt pie čoma ātri ielikt viņa radiatoru no viņa mašīnas, bet sanāca, ka varēja šito ten atgaisot. Sālējām atkal dzēsēšanu šķidrumu. Aizņēma kaut kādu stundu, 2. Tikmēr sagaidu draugu no koncerta un mēs braucām uz Lielvārdi. Un līdz Lielvārdai viss bija kārtībā. Un nākamās dienas arī pabraukām, viss bija labi. Bet pēc dažām dienām tomēr atkal pārkarsa. Vienkārši vizinoties pa Lielvārdi. Un dabūju zvanu draugam, lai viņš brauc un aizvelk mani mājās, jo man negribēs tur stāvēt uz ielas, atgaisot visu un čakarēties. Domāju, labāk izdarīšu to mājās. Paldies visiem, kas man raksta labus vārdus. Un toreiz, kad es ieliku video, kur man Tosals pazūd, kas man ļoti daudz atrakstīja gan komentāros, gan privāti, kādas vainas varētu būt un ko paskatīties. Bet šobrīd ir tā, ka es domāju vienkārši slēpot motoru un pabraukāt vēl ar šito, ka man viņš iet. Un par sāpu es vēl nezinu kādu tieši, vēl domāju. This is SoundCloud.com. Yes, the boat land. Jāsāk instrumentu pirmie, lai tur ir āķis. Varbūt man šitā jaka nelai, man nesāk katru reizi, ka man viņa ir mugurā, vienmēr kaut kas notiek. Skaisti ir tā. Normāli? SoundCloud.com. Šito galvenais nepajā. Līdz galam. Kā domā? Viņš var atrauties, bet, ja neaiztikt. Nevar šito, tad nezinu kaut kā. Vai nevajag? Jā. Rek, ne? Kāda būtiņa, viņa piespies un izņem. Ja es pazaudēšu, man būs viņš jāpēc. Nevajag, nepazudēs. Taču ne? SoundCloud.com. Māja neukši? Nu, pie manī. Ko? Neko, bet pie manī. Gaidu draugu, atbrauks ielikt man uz mājām. Nu, vairāk stāvēt nebraukšu, bija temperatūra uz maksimumu. Liekas, ka nav jāgas labot, tur neko galvas blīvi jāmēna, termostāts tur pilnīgi ir pī. Un labāk iesupot motoru. Es gribēju tēt mūziku likt iekšā, bet domāju, ka pirmais tomēr ir svaps jātaisa. Pirmais izbrauciens man būs aizmugurē kādam. Labi, ka es noklīstu tieši pie drauga mājām un viņš atbraukt tur pakaļ. Āķis bija un noņēmām moldingu. Un tur arī bija, kur ielikt āķi. Tad draugs aizbrauca virvi meklēt. Vilksim uz mājām, negribās mocīt viņu vairāk. Nu, viss. Nu, ko velkam mājās mašīnu? Neizturēsim vairāk. Everybody on Sinatra, I ain't talking about this bro. If I come to the shit, it's nothing go ha 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 ha. This shit is nothing go ha 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 ha.